Tas ir pilnīgi normāli, ka šajā vecumposmā bērni neprot zaudēt un ka viņiem var parādīties lielas emocijas, ka bērnam vienkārši jāiemācās atbildi par nē. Šie procesi, viņi palīdz iemācīties, kad lietas nevienmēr notiek tā, kā bērns ir iedomājies. Bet tāpēc, ka viņa psihe vēl nav attīstījusies, viņš pats to nevar izdomāt, viņš to pieredz, mēs paskaidrojam, un ar laiku viņš saprot. Tā apmēram tas notiek, tas process. Un, tāpēc, ja bērns zaud, kas šeit ir būtiski runājot no emociju regulācijas, lai mēs neiekāptu kaut kādos grāvjos, tad tipiski, kas notiek, kad bērns zaud, gribas tā teikt, ka nekas nākamā reizītē, jo tu uzvarēsi. Tur pagājušajā reizītē sanāca. Šitie vārdi, ko mēs sakam, mēs nepasakot bērnam, pasakam, ka tas, ka viņš zaudēja, tas nav labi. Tāpēc, ka mēs nekādā veidā neakceptējam, nepieņemam to viņa emociju sajūtu par to, ka viņš zaudēja.